Iepriekšējā sērijā ekspedīcijas komanda sasniedz iespaidīgo Osumi upes kanjonu, nokļuva kādreiz slēgtajā militārajā pilsētā Polikanā, kur ražoja Kalašņikovu automātus, un sāka pierast pie nesteidzīgās albāņu ikdienas, kad divu kaimiņu tikšanās var nosprostot satiksmi uz galvenās ielas, un neviens pat neiedomāsies iejaukties viņu sarunā, bet pacietīgi gaidīs, līdz visu būtisko abi būs izrunājuši. Berata ir pilsēta ar ļoti senu un notikumiem bagātu vēsturi. Mūsdienās par Beratas vēsturi un tās daudzajiem pārvaldītājiem atgādina īpašā, nekur citur Albānijā nesastopamā vecpilsētas arhitektūra, senie nocietinājumi mūri un visdažādāko konfesiju un gadsimtu dievnami. Albāņi Beratu sauc arī par 1000 logu pilsētu, jo vecpilsētas mājās ir aptuveni 3 reizes vairāk un 3 reizes lielāki logi kā parastā Albānijas mājā. Iespējams, Beratas iedzīvotājiem daudz vairāk patīk gaisma un spilgtā dienvidu saule, bet varbūt tieši logu dēļ Beratu arī sauca par balto pilsētu. Pirms doties aplūkot seno Beratas vecpilsētu, ekspedīcijas komandai, ievērojot vietējās albāņu tradīcijas, kopā ar citiem vīriem, ir jāizdzer rīta kafija un jāizlasa vismaz viena avīze. Primā, kafija jau, kā mēs zinām, viņa taisa ļoti labu, un tējas kroziņos nav. Tā kā tas arī pilnīgi normāli. Kaut kā pēdējā laikā es esmu pasācis tikai tēju dzert no rītiem. Bet tā es šeit tad iedzerēju kafiju. Man patīk, tad, kad es braucu ar mašīnu, man patīk šeit tad paņemt lati. Bet, kafē latē, jā. Bet tā, jā, es pēdējā laikā ņemu tēju. Tā mošanās jau ir tikai galvā, ja kādam gribās baigi mosties, bet tā garša jau forša kafijai, bet te viņi taisa ļoti labs kafijas. Ir tā, ka es neesmu baigais kafijas dzērājs, es varētu teikt, ka es kafijas vispār gan nedzeru. Un es dzeru tēju, bet tā kā šeit ar tēju ir, ja es gribētu būt lakonisks, es teikšu, šeit ar tēju ir vāji, jo melno tēju šeit gan nevar dabūt. Tas, kas ir mans iecienītākais dzēriens. Tad es iedzeru albāņu kafiju un jāsaka godīgi, no tām kafijām, ko es mūžā esmu dzēris, šī bija tiešām vienkārši garšīga. Ja man garšo kafiju, tad tie cilvēki, kas man pazīst, apliecinās, ka tad tas kaut kas tur ir. Kafijai, par kuru iesīkstējis tējas baudītājs var pateikt tik daudz labu vārdu, papildus reklāma nav vajadzīga. Vienīgais jāpiebilst, ka 3 dubultās ekspreso kafijas tasītes ar pienu un 1 buņģiņa kolas šajā pilsētas centra kafejnīciņā ceļotājiem izmaksāja 1 latu un 25 centīmus. Un jāsaka godīgi, es biju pirmo reizi sajūsmā par pilsētu. Jo līdz šim Albānijas pilsētas man bija atstājuši stipri vienaldzību ar to savu vienmuļu arhitektūru. Tad tur beidzot bija kaut kas tāds, kas citur, man liekas, baigi nav apskatāms. Ļoti konkrēta, ļoti vienāda rakstura, būvju ēku, dzīvojuma ēku, tā kā komplekss kalna pakājē, kas ar pīli augšpusē, kas iespaidoja ļoti. Vai paņem, tu esi garš. Alikiet? Liecīšu, jā. Mazņās dabūju. Bet vismaz es zinu, no kur viņas auga. Kā tālāk? Kāda benzīnas lacītes? Jā. Un pirmā sajūta bija tāda, es ieiešu tādā vecpilsētā. Un tur būs viss piederējis muzejiem vai valstī, un tu staigās vienkārši pa turismu iecienītajām taciņām. Un tad, kad tu ieeji, tu saproti, ka nē, tur cilvēki dzīvo, tās ir viņu mājas,
Protams, ir kāds, kas viņiem ir iemācījis šajā vietā necūkoties ar atkritumiem. Letonia. Rus. Rusija. Jā. Rusija. Okay. Es nezināju, ka citronu kokam ir nenormālās adats. Tā īstā dzīvība, tāda baigā oga, ka tas vēl nav, tas nav iztīrīts priekš turistiem. Neviena no tām mājām nav nācis un paliec pa nakti pa $600. Vienkārši es te dzīvoju, te ir mans pagalmiņš un te ir mans vīnogas. Šauras pērātas ielās, dziedu senu gadsimtu soļu. Soļu te klāts, kas staigājas ļaužu te klāts. Šitam cilvēks iet mājās, vienīgi, ka tev pārtiks maisiņu, ka tu var bezkot? Nē, viņš paņem, paliek pāri. Ielikt citronī sumā. Jā. Zakšu gan. Pa ko tā nezer? Dažas jau ir saklausās. Nē, te ir kopietīs arauši. Granātā bola arī daku. Viņš nav gatavs. Mēs ar šeit jau galvas gatavo, ne? Te ir tāda krietni gatavāk. Nē, bet nu vispār. Tā, tur bija tāda maz. Neskatoties uz to, ka mūsu ceļotāji bija nogaršojuši vīnogas un citus augļus gandrīz visos Beratas dārzos, vietēji iedzīvotāji joprojām izturējās draudzīgi un pat pretīm nākoši. No turisto. No turisto. Dokumentālu filmu. Oui. Albania, Letonija. Letonija. Molto bene. Jā. Vedi? Jā. Grazie, Protams. grazie. Paldies. Ho una canzone, dovremmo cantarla, sì, signore. Lasciatemi cantare. Greche, poco. Aha. Italia, Aha. Šķiptār, poco. Trīs valodas. Trīs valodas, jā. Albāņu, itāļu un grieķu. Tas ir tikai viņu valodas. Nu, tas pats, kas mums. Mēs tikai mazliet paņēmuši esam, teiksim, angļu valodu klāt. Tātad albānieši? English. English. Latviešu. Ruski. Ruski. Un tas vairāk arī viss laikam. Jā. Un bisschen Deutsch. Возьму. Вот, пай. Palīdzēt jums noiet lejā, ne? Vajag palīdzēt. Tātad vispasaules valoda ir latviešu valoda. Ar to arī mēs šeit Albānijā sarunājamies. Tikai latviski. Jo mums jau ir pareizā intonācija. Un ar intonāciju var pateikt visu. Ar žestiem un tā tālāk. Vieglāk ir saprasties, jā, šādi. Ju idite tjetër. Ku vini, do flis të shpjejme. Se ka unë se kam qenë dojti. Tani Foršā dāmīte bija patīkama. Roza? Oui, kāsā, jā, oui. Vai? Viņai nebija pilnīgi nekādas problēmas ar mums sazināties un runājām par to, ka augšā ir pils, ka var uziet augšā uz pili. Baigi forši tur ir. Ļoti. Ejam uz to pusi. Čau. Čau. Arrivederci. 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 Atlidies. Čau. Arrivederci. Arrivederci. Pirmās liecības par pilsētu šeit Osumi upes ielā ir atrodams jau kopš 4. gadsimta pirms mūsu ēras. 3. gadsimta sākumā maķedoniešu valdnieks Kasandrs par godu savam tēvam Antipatram nosauca šo pilsētu par Antipatreju, bet jau 2. gadsimtā pirms mūsu ēras pilsētu iekaroja romieši. Bizantiešu laikā pilsētai atkal tika mainīts nosaukums, un to nodēvēja par Pulheriopolisu. Bet jau mūsu ēras 9. gadsimtā pilsētu ieņēma bulgāri un nosauca to par Beligradu, jeb Balto pilsētu. 15. gadsimta vidū Beratu atkal iekaroja, bet no jau osmaņi. Osmaņu impērijas sastāvā
tā atradās līdz pat 1912. gadam. Bēretas cietoksnis ir celts 13. gadsimtā. Toreiz pilsētā tika uzceltas arī aptuveni 20 baznīcas. Tomēr līdz mūsdienām ir saglabājušās tikai dažas, no kurām skaistākā ir Svētās Trīsvienības baznīca, kas atrodas pie cietokšņa mūriem uz stāvus nogāzes. Kaut kāda viņš būtu glaznājumi iekšā. Tas atstāja gan tādu iespējīgu sajūtu arī pie tās pašas pilis, kur tu uzkāp pilī un gar pili iet kaut kāds mazs celiņš, kur jau esi samaksājis savas mazās naudiņas, lai tiktu šo pili apskatīties. Pēkšņi no tās pašas teritorijas tu ieej ieliņā, kur dzīvo cilvēki, audzē vistiņas un ēd savas vīnodziņas. Un tas bija, es neesmu baigi daudz ceļojis pa pilsētām un ne visai patīk pilsētu turismas, bet šis bija efektīgi. Šis bija tā, ka to ir vērts apskatīties. Ja gadās būtu Albānijā, tad Beratu noteikti nevajag izlaist tikai tāpēc, ka viņi nav pie jūras. Bet tā ir tā lielākā starpība, ka tā vecpilsēta ir dzīva. Ka tas nav Berlīnas variants, ka viņi iztīrīja visu centru, atstāja tikai ofises un turismu. Un pēc tam sāk gan valstiski aicināt cilvēkus dzīvot atpakaļ centrā, jo centrs ir nomiris. Tad šeit tā vecpilsēta ir pilnīgi jauka dzīve. Un tā ir tā sajūta, kuru patiesībā var dabūt lauku ciematos, bet te viņi pēkšņi ir pilsētas centrā. Tas ir feini. Sakrāšu rociņā viņš baidi. Viņi gan teica, šās nav ēdamās, bet... Kas mums rokas uzkrita? Nost. Vai vēl man bija? Vēl joprojām ceļotāji nespēja vienaldzīgi paiet garām nevienam Albānijas Mercedesam. Katrs uz ielas vai kā šeit muzejā izstādītais eksemplārs ir unikāla dabas parādība. Šīs konkrētās mašīnas salons ir izdekorēts ar dažādiem veiksmi nesošiem piekariņiem. Izrādās albāņi ir ļoti mainticīgi. Pār ceļu ejošie melnie kaķi šeit tiek uztverti daudz nopietnāk kā pie mums. Piemēram, lai pasargātu māju no ļaunajiem gariem un citām likstām, pie ēkas ir jāpiekarina lēle. Bet, lai ļaunas lietas nenotiktu vēl tikai topošā mājā, fantāzijai un izdomai Albānijā robežu nav. Ekspedīcijas komanda dodas prom no viesmīlīgās Beretas, un šodien centīsies nokļūt pēc iespējas tālāk no civilizācijas. Pa kalnu ceļiem viņi mēģinās aizbraukt līdz kādam no attālajiem Albānijas ciematiem. Tiešām, jā, varbūt ir nepareizs priekšstats par Albāniju, ka viņi tāda maza, tāda nabadzīta trešās pasaules valsts, vai ne, kur grib iekļūt Eiropas Savienībā, bet nevar un tā tālāk. Jā, nu tas priekšstats ir tāds ļoti, ļoti dīvains, bet tiešām, ja man būtu gribēšana braukt otru reizi, es brauktu. Un iespējams, ka man viņi kaut kad arī parādīsies, jo tiešām te ir ko darīt, te ir kalni, viss te forši. Un es arī gribētu padzīvot tādās vietās, kur nav elektrības un tā tālāk. Es mierīgi to darītu, braukt uz Albāniju. Pludmales ir ideāls. Super. Nu, kur ir iztīrīts. Jo augstāk kalnos ceļotājus ved šaurais ceļš, jo grūtāk ir iztēloties, ka kaut kur šeit varētu atrasties kāda apdzīvota vieta vai pat gan būdiņa.
Tomēr nobraucot ielajā ir skaidrs, ka kalni šeit ir pietiekami apdzīvoti, it īpaši vietās, kur zaļajās kalnu nogāzēs iespējams izaudzēt dārzeņus un izganīt lokus. Apstājāmies kādā skaistākā vietā, kaut ko pafotografēt, pakļāpāt. Piebrauc klāt mašīna. Noklis sāk stāstīt, ka vajag braukt pie viņa, ka viņš parādīs, kā taisa raki, ka viņš parādīs, kā taisa sieru, kā vispār laukos dzīvo. Super. Forši. Labi. Sakojām viņa mašīnai, bet mašīnā runājām par to, kā tagad būs. Un ieraugām pa ceļu zīmi viesnīca. Protams, mēs nogriežamies uz viesnīcas zīmes pusi. Ieraugām 300 gadu vecu māju, kurā jau gaida tantuks izpušķots. Un mēs domājam, atveda, atbraucām. Droši vien no rīta samaksāsim brangu naudu. Sajutāmies kā riktīgi turisti. Kalnu ciematiņā tiešām viss izskatās tā, kā mazu Albānijas kalnu ciematiņu ir iztēlojušies ceļotāji. Senas mājas, visapkārt ganās mājlopi un sievietes ģērbušās gandrīz tāpat kā pirms 100 gadiem. Viss izskatās tik īsts, ka liekas, ka šis ir Albānijas brīvdabas muzejs, kas paredzēts ārzemju turistiem. Как фотки hangen tok. Oli taas siin määrä kindel kahve ja paprikahve. Soilaksene, kahve katraki. Kur nav ne televizors, ne elektrība, nekas. Viss darbojas uz krāsniņas, viss darbojas uz malkas un tā tālāk. Super, ideāli. Es labprāt gribētu 2 nedēļas tiešām padzīvot tādā vietā, kur piespiedu kārtā tev nav nekā. This house is 300 years old. Oh, yeah. Bet šajā mājā ir tiešām 300 gadīgas kāpnes, kas saglabājušās. Tā viss situācija un viss, kāds izskatījās, bija pilnīgi skaidrs, ka tam ir jābūt. Ka šajā mājā arī tuvākajos 50 gados neparādīsies reģipša sienas, lai izlīdzinātu vai vieglāk notīrīt. Neparādīsies jaunas kāpnes, jo šīs vecās čīkas tomēr. Tur neparādīsies jauna palodzi. Tad šī lieta dara savu funkciju un izdara to forši. Un nav nekādas nepieciešamības tērēties tur, kur to var nedarīt. Izlietne šajā senajā mājā bija vienkārši fantastiska. Tā ir plata palodze, kur ir neliela slīpuma uz ārpusi, tā kā uz loga pusi. Un tā kā tā ir mūra māja, tad tas platumiņš ir apmēram tāds. Un tur vienkārši nāk ūdens krāniņš ārā no sienas, kurā tiek laists ūdentiņš, un uz tās platās palodzes tiek mazgāts viss trauki, zeķes, rokas. Un ūdentiņš vienkārši pa tādu mazu caurumiņu sienā iztek ārā. Interesanti, ka spiediens ūdensvadā veidojas bez elektrības un pumpja palīdzības. Avotu ūdens uz šo māju tek no kalniem, un izmantojot augstuma atšķirības, ir pieejams krānos gan pirmajā, gan otrajā mājas stāvā. Ko tad pierakām jādara? Ame žena ņā tā fidžona. Jan dmojata. Jan tierpošt. Rašīšana jāpīs. Rašīšana zinām.
rakiinti. Mums rakijā. Siellä jautu. Nu, ir tā, ka ja tu sēdi pie albāņu galda, un katram tiek nolikt mazā glāzīte, kurā tiek iepildīta rakija. Protams, ka mēs latvietis parastais paņem savu glāzīti, priekā saimnieki, priekā, visi priekā, tukša, noliek atpakaļ un paiet. Es neuzņemu laiku, bet es domāju, ka tās bija 0,8 sekundes, kurās es mazliet biju novērsies un paskatījos atpakaļ, un glāzīte bija pilna. Партнёрик Зина. Что делом? Špīšu vai vietā, što? Nu, da. Cheers. Noliek glāzīti apēc, nu cik? Pagriežos kaut ko, pagriežos apakaļ, glāzīti pilna. Šitā nevajadzēja darīt. To mēs te zinām. Mācīties. Tā moment. Un tad nācās vienkārši mācīties, kā viņi nedabūt pilnu. Ja teiksim tas, ka tu nodzer pusi glāzīti un noliec apakaļ uz galda, tas nestrādā. Pagriezies apakaļ, atkal pilna. Bet šeit ir jāizdara tas, kas jāizdara. Vietējais dzēriens ir jāizprovē. Un tad es iemācījos, kas ir jādara. Ir jādara, un visu laiku jātur rokā mutes tuvumā tā glāzīti, jo tad tev mutē viņi tev nelies to. Un tā, ka viņš to tā kā grib, tā kā nāk ar to pudeli stāv pusi, tu viņu jau tā kā tuvini mutē to glāzīti. Un tā var izvairīties no tā, ka viņi atkal uzpildās. Un, protams, tas nogurdinoši. Tā roka jau gurst visu laiku, ka tu turi pie mutes, bet savādāk nevar. Teikt, ka nē, tas es piedāju tā, ka bračiņ, te kaut ko negaršoja, ja? Neapvaino. Tā kā raki ir uzmanīgi. Jā, citreiz ir tā, ka tādā valstī, kur ir diezgan attīstīts turisms, ja, ievadot šādā te mājā, cilvēks uzreiz tev neatdosies vienkārši tāpat. Viņš iespējams te kaut ko paprasīs, pajautās, vai jūs negribat par attiecīgi naudas summu kaut ko paskatīties, kā mēs taisam rakiju, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet šis nebija tas gadījums. Pilnīgi cilvēki vienkārši teica, no rīta 9, vai sarunājam, taisam rakiju. Aiziet, bliežam virsū, nekādas problēmas. No rīta 9 sarunājam, ka mēs cepam maizi tagad visi. Nav problēmas. Tieši šādu vietu dēļ, kur dzīvo tik viesmīlīgi un īsti cilvēki, ar kuriem iespējams daudzas stundas pavadīt interesantās sarunās, pat tad, ja viens otra valodu mēs nesaprotam, ir vērts apbraukt apkārt pusi pasaulē. Rīta agrumā Interam un Kārlim būs jāķeras pie rākijas pagatavošanas, izmantojot 100 gadus senu ierīci, kas strādā pēc daudzus gadsimtus senas tehnoloģijas. Kāda rākija viņiem sanāks, un vai saimniece būs apmierināta ar rezultātu? Kāpēc ar rungu jāsit tikko novāktas sviestu pupiņas, un kā garšo vecmāmiņas ceptā maize? Uzzināsim ekspedīcijas nākamajā sērijā. Bet līdz tam Interam vēl jāpalīdz nomazgāt saimniecei trauki un kārtīgi jāizguļas, lai jau no rīta varētu svaigiem spēkiem ķerties pie mazā kalnu ciematiņa iedzīvotāju ikdienas darbiem. Šis jau vēl vairāk apstiprina to, ka tiešām cilvēki ir labsirdīgi, viesmīlīgi. Kad viņi ir viesmīlīgi un ieraugot cilvēku, baltu, melnu, sarkanu, zilu, zaļu, uzreiz viņi ielaidīs iekšā savā mājā un uztaisīs svētkus pirmkārtām tev, un, protams, arī pats vēl pasvinēs. Tā kā viesi viņiem šeit ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas man ļoti, ļoti patīk. Albānija, tu mana vienīgā respublikā, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Kā mana sirds Albānijā, es mīlu tevi rītā vakarā, gribu aizbēgt tavos kalnos pusdienā, tu mana vienīgā Albānijā.